Es esmu Rīta Pedāne, ārsts pēc profesijas un pēdējos daudzus gadus praktiski darbojos ajurvēdas lauciņā. Un šodien mūsu saruna būs par diviem no varbūt pat vairākiem populāriem ajurvēdā nervu tonikiem. Ajurvēda ir fantastiska, universāla sistēma, tieši sistēma, kur viss ir savā vietā un viss ir loģiski izskaidrojams. Un šādā veidā, skatoties uz cilvēku, mēs varam šo cilvēku individualizēt tik ļoti un atrast to, kas viņam ir piemērots visvairāk. Ajurvēda ļoti daudz izmanto augus, un tagad jau mūsdienās visas zināšanas, visi pētījumi, kas ir bijuši saistībā ar augiem, viņi reāli apstiprina to, par ko ajurvēda ir runājusi jau gadu tūkstošiem. Kā tad darbojās katrs no augiem? Protams, ka tas saistīts ar ķīmisko sastāvu. Centella asiatica, jeb gotukola, kā mēs to pazīstam, sastāvā galvenie ir triterpenoīdu grupas, konkrēta viela, lai nejauktu galvu, arī nestāstīšu kāda, bet šīs vielas iedarbība ir vērsta uz mikrocirkulācijas uzlabošanu. Un, ja tiek uzlabota asinsrite, tas nozīmē, ka arī smadzeņu asinsrite tiek uzlabota, un tieši šādā veidā gotukola veicina smadzeņu darbību, veicina atmiņu, jā, teiksim, šīs kaut kādas komunikatīvās spējas, bet tas nav vienīgais. Šīs aktīvās vielas vēl iedarbojās arī uz pirmā tipa kolagēna sintēzi un elastīna sintēzi. Un tas ir saistīts ar ādu un ādas atjaunošanos. Tāpēc šo augu un preparātus, kas ir no šī auga, jeb preparātus kā sastāvā, ir augs gotukola, var izmantot arī gan lokāli, ja tas ir pulvera veidā, uz kaut kādiem ādas bojājumiem. Senos laikos un arī līdz šim tais valstīs, kur tradicionāli gotukola aug, piemēram, Šrilanka, Āfrika, un kur ir lepra, tas tiek lietots arī lokāli uz ādas leprai, principā jebkurai ādas saslimšanai, arī psoriāzē. Bet vislabāk tomēr jau ir pārbaudīt un klīniskos pētījumos apstiprināts lietas, ka šie augi ir spējīgi veikt audu reģenerāciju, epitēliju reģenerāciju un neveido tās augtās koloīdās rētas, kas tomēr, ir tīpaši pēc operācijām, nesevišķi izdaiļo cilvēku. Un vēl gotukolas sastāvā ir aziātskābe. Tāds neparasts nosaukums, kas ir saistīts ar šo latīnisko nosaukumu auga. Asiatica, Centella asiatica. Un aziātskābes iedarbība ir jau kliniskajos pētījumos apstiprināta, un šī iedarbība ir ļoti veiksmīga Alzheimera slimības un Parkinsonisma simptomu mazināšanā. Un tad mēs varam pāriet pie otra auga, Bacopa monnieri, brahmi, kā viņi sauc Indijā. Tur galvenās bioloģiski aktīvā viela ir bakozīdi, un tiem ir atkal cita iedarbība. Tie iedarbojās nepastarpināti uz nervu sistēmu kā tādu, uz nervu sinapsēm, uz tām savienojuma vietiņām, kur viens neirons saskarās ar otru. Un notiek šī savstarpējā miedarbība, un tieši tādā veidā notiek šī smadzeņu darbības aktivizācija. Ieskaitot īslaicīgo atmiņu, ilglaicīgo atmiņu, uzlabošanās, prāta spēju koncentrācija kādam konkrētam darbam, tīpaši studentiem. Vēl iesaka arī lietot tiem cilvēkiem, kas ilgstoši ir pakļauti elektromagnētiskā starojuma iedarbībai. Tie, kas ilgi pie datoriem sēž, pie kaut kādām ierīcēm, kas izstaro elektromagnētisko lauku gana stipru. Un Korejā
Necik sen tika veikts pētījums, kurš apstiprināja jau gadus tūkstošos esošo pieredzi, ka brahmī uzlabo cilvēka kognitīvo uztveri. Jā, tātad tiem cilvēkiem, kam ir kognitīvi traucējumi, viņu stāvoklis uzlabojās. Un vēl viens pētījums ir pierādījis, ka bērniem ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu ir simptomu mazināšanās izteikta. Tā ka brahmī ir fantastisks augs. Un, kā jau jebkam, ir arī kaut kādas zināmas kontraindikācijas, ne visi var lietot preparātus, kuri satur šos abus augus. Nedrīkst lietot grūtniecības laikā un laktācijas laikā. Un Latvijai ir iespēja iegādāties šo augu preparātus. Ir daudzas kompānijas, kas piedāvā ajurvēdisko produkciju. Viena no tām ir arī Planet Ajurvēda, un to ir iespējams iegādāties arī homeopātiskajā aptiekā. Gribu novēlēt katram ieraudzīt sevi nevis kā ķermeni, bet ieraudzīt šo ķermeni kā sevis, kā dvēseles mājvietu, un ar to tad arī dzīvot.